Esiet sveicināti Edurio! Mani sauc Kaspars, un šodien vēlos jums parādīt, kā veikt datu importu mācību gada sākumā. Lai veiktu skolas datu importu, ir nepieciešamas divas lietas. Ienākt jūsu Edurio skolas administratoru kontā un paralēli jaunā cilnī vai jaunā pārlūkā atvērt savas skolas e-klases kontu. Kad tas ir izdarīts, atgriežamies Edurio lapā un ejam uz sadaļu lietotāji. Sadaļā lietotāji labajā apakšējā stūrī ir redzama poga importēt datus šim mācību gadam. Nospiežot to, jums ir iespēja importēt datus no e-klases, nospiežot pogu ar e-klases logo. Šajā lapā ir loks, kurā tad mēs ielīmēsim datus, kurus nokopēsim no e-klases. Lai to izdarītu, dosimies atpakaļ uz e-klases cilni. Savā e-klases profilā ir nepieciešams doties uz kreisajā pusē esošo izvēlni, kur sameklējam pārskati, priekšmetu skolotāju atskaite. Nospiežam to. Izvēlamies pēc klasēm un iezīmējiet visas klases, kuras vēlaties importēt Edurio sistēmā. Kad klases atzīmētas, apakšā spiežam pogu Turpināt. Jums atvērsies tabula ar visām atzīmētajām klasēm, to priekšmetiem un skolotāju vārdiem un uzvārdiem. Šo tabulu tad mums ir nepieciešams iezīmēt un nokopēt. Iezīmēsim šo tabulu sākot no vārda skolotājs. Iezīmējiet tabulu turot kreiso peles pogu un velkot pāri visai tabulai. Centieties iezīmēt visas rindiņas. Uzmanieties, lai neiezīmējat kādu lieku tekstu vai informāciju ārpus pašas tabulas. Kad esam iezīmējuši tabulu precīzi, tad nokopēt iezīmēto var nospiežot labo peles pogu uz iezīmētā teksta un izvēloties kopiju, kopēt vai lietot taustiņu kombināciju Ctrl+C. Kad tabula ir nokopēta, dodamies atpakaļ uz Edurio lapu. Edurio lapas logā tad ir nepieciešams šos datus ielīmēt. To iespējams izdarīt uz loga, nospiežot ar labo peles pogu un izvēloties Paste, ielīmēt vai pogu kombināciju Ctrl+V. Kad dati ir ielīmēti, tad spiežam zemāk redzamo pogu Turpināt. Nākamajā lapā varam redzēt visus datus, ko Edurio sistēma ir sapratusi no ielīmētajiem datiem. Lai turpinātu un šos datus ievadītu Edurio sistēmā, lapas apakšā ir nepieciešams nospiest pogu Turpināt. Nākamā sadaļa ir skolotāji. Šeit varat redzēt, kādus skolotājus datu importā ir sapratusi mūsu sistēma. Ja skolotājs jau eksistē mūsu sistēmā, tad kolonnā konta izmaiņas būs redzams jau esošā skolotāja vārds un uzvārds, un pats skolotāja konts no jauna netiks importēts. Ja šāds skolotājs neeksistē, tad kolonnā būs uzraksts jauns, kas norāda, ka šāds skolotāja konts sistēmā neeksistē un tiks izveidots no jauna. Šajā sadaļā ir iespējams arī dzēst skolotājus, kurus nav nepieciešams importēt, vai mainīt tiem vārdu uzvārdu, ja rodas tāda nepieciešamība. Kad esam pārliecinājušies, ka šajā sadaļā ir redzami visi skolotāji, tad lapas apakšā varam spiest Importēt skolotājus. Nākamajā sadaļā mēs varam redzēt, kādas klases ir Edurio sistēma sapratusi no datu importa. Šeit ir iespējams arī pievienot klases audzinātājus klasēm, kurām tas nepieciešams, vai arī atstāt šo sadaļu tukšu. Klases audzinātājus ir iespējams arī pievienot vēlāk, sadaļā Klases. Lai importētu ekrānā redzamās klases, nepieciešams spiest apakšā esošo pogu Importēt klases. Ar to arī skolotāju un klašu datu imports ir veiksmīgi noslēdzies. Ja esat pirmsskola vai speciālās izglītības iestāde, tad priekšmetu sasaiste jums nav nepieciešama un varat pabeigt datu importu, nospiežot pogu Pabeigt bez priekšmetu sasaistes. Ja vēlaties šajā mācību gada laikā veikt arī aptaujas par mācību priekšmetiem vai kursu stundām, tad nepieciešams izveidot priekšmetu sasaisti ar klasēm. Lai to izdarītu, lūdzu nospiediet pogu Izveidot priekšmetu sasaisti. Pārliecinieties par to, ka skolotāji un klases ir ieimportējušies pareizi, sadaļā Lietotāji un lietotāju konti par skolotājiem un klases sadaļā Klases. Veiksmīgu aptaujāšanu!